Roze un krupis. Reiz bija kāda ļoti skaista roze. Tā jutās ārkārtīgi laimīga, zinādama, ka ir daļākā puķa dārzā. Kādu dienu roze ievēroja, ka ļaudis to aplūko tikai no attāluma. Tad puķa aptvēra, ka neviens tai netuvojas, jo līdzās visu laiku tup resns un neglīts krupis. Sašutusi par savu atklājumu, roze pavēlēja krupim nekavējoties doties prom. Krupis paklausīgi teica: labi, ja tu tā vēlies. Drīz pēc tam krupim iznāca iet garām rozei, un viņš bija ļoti pārsteigts, redzot skaisto puķi novītušu. Tai nebija vairs nevienas pašas lapas. Krupis vaicāja rozei: redzu, ka tev neklājas labi, kas noticis? Roze atbildēja: kopš tu aizgāji, man katru dienu uzbrūk skudras, es vairs nekad neatgūšu agrāko skaistumu. Skaidrs, kad biju tev līdzās, es skudras apēdu, tāpēc tās netika tev klāt, un tu biji daļākā puķa dārzā. Bieži kādu cilvēku nepieņemam, jo jūtamies par viņu labāki vai domājam, ka viņš mums nekā nevar noderēt. Dievs ikvienu ir radījis ar mērķi. Ikvienam kaut kas ir jāmācās no citiem, un arī kaut kas citiem jāmāca. Nevienu nedrīkstam nicināt, jo var gadīties, ka šis cilvēks kaut ko dara mūsu labā, bet mēs to pat nenojaušam. 3 kāstuves. Reiz pie Sokrata atsteidzās ļoti uztraucies māceklis un teica: skolotāji, vēlos izstāstīt, ka viens no taviem draugiem tevi aprunāja. Sokrats viņu pārtrauc vaicādams: vai tavs sakāmais ir pabijis 3 kāstuvēs? 3 kāstuvēs? Jā, atteica Sokrats, pirmā kāstuve ir patiesība. Vai esi pārliecinājies, ka tavs sakāmais ir patiess? Nezinu, dzirdēju to no kaimiņiem. Vai esi licis lietā vismaz otro kāstuvi, labestību? Vai tas, ko tu vēlies man sacīt, ir kas labs? Nē, gluži pretēji. Ak vai, iesaucās Sokrats, un kā tad ar 3. kāstuvi, nepieciešamību? Vai tas, ko tu grasies stāstīt, ir nepieciešams? Atklāti runājot, nav viss. Tādā gadījumā, smaidīdams teica viedais vīrs, atstāsim to aizmirstībai.